Dieva tava un dāvā un svētā gara vārdā. Āmen. Mums Kunga Jēzus Kristus žēlastība un Dieva mīlestība un svētā gara klātbūtne, lai ir ar jums visiem. Kristus ienākdams pasaulē saka: Lūk, es nāku Dievs, lai izpildītu tavu gribu. Spīga draugi, šodien svinam Kunga pasludināšanas lielos svētkus un pieminam arī mūsu tautas lielo traģēdiju 1949. gadā, kad šajā dienā šī Kunga pasludināšanas svētkos Stalina režīms deportēja uz Sibīriju 42,125 tautiešus no mūsu māras zemes. Un šajā dienā mēs svinam arī dzīvības svētkus. Tādēļ šodien lūgsim jauno Mariju, kur eņģelis pasludināja šo prieka vēsti, ka viņa kļūs par pasaules pestītāju māti, lai Dievs sargā arī dzīvības, kuras ir ieņemtas mātes miesās, un lūgsim piedošanu par visiem abortētajiem bērniem, par visiem, kuriem dzīvība tika atņemta mātes miesās. Nožēlosim šos briesmīgos arī starpkamības grēkus. Lūgsim Dieviņam piedošanu arī par mūsu personīgajiem grēkiem. Lai izdarītās jautās mises dziedam Kyrie un Kriste otros pantus. Kungs Jēzu, tu esi labais gars, un upurē dzīvību par savam avīm, apžēlojies par mums.
pasaules glābēja mammu. Ar lekot iedziedājumu Gloria in excelsis Deo, slavēsim Kungu. Gloria in excelsis Deo. izpelnīto žēlastību ņem dalību viņa dievišķajā dzīvē.
Mēs tevi lūdzam, mūsu Kunga Jēzus Kristus, tava dēla vārdā, kas ar tevi dzīvo valda svētā gara vienībā, un Dievs visos mūžu mūžos. Amen. Lasījums no pravieša Izseja grāmatas. Tajās dienās kungs runā un sacīdams Jūdam, rēģiem Ahazam, prasa no kunga, sava dieva, sev zīmi vai no pazemes dziļumiem, vai no debesu augstumiem. Ahaz atbildēja, es nelūkšu un nekādināšu kungu. Tad Izsejs sacīja, tad klausies, Dāvida nams. Vai tad jums nepietiek ar cilvēku apgrūtināšanu, ka jūs kļūstat nepanesami arī manam dievam? Tāpēc kungs pats dos jums zīmi. Lūk, jaunā ieņems un dzemdēs dēlu, viņa vārds būs Emanuēls. Tas ir Dieva vārds. Un atbildēsim uz šo dzīvo Dieva vārda lasījumu ar 40. psalma piedziedājumu. Lūk, es nāku pildīt Kunga Dieva gribu. Nu, lūk, es nāku pildīt Kunga Dieva gribu. Lūk, es nāku pildīt Kunga Dieva Kaujam un medam, kuri tu neesi gribējis, bet esi apmērījis man ausis. Dedzinām un gandarīšanas, kuri tu neesi prasījis. Tad es sacīju, lūk, es nāku. Lūk, es nāku pildīt Kunga Dieva gribu. Pildīt tavu gribu, mans Dievs, es labos, un tavs likums ir manā sirdī. Es sludināju tavu taisnību lielā draudzē. Lūk, manās lūpas es neaizveru, kungs tu zini. Lūk, es nāku pildīt Kunga Dieva Tavu taisnību es neapslēpu manā sirdī, un sludināju
Lasījums no vēstules ebrejiem. Brāļi, nav iespējams grēkus atcelt ar vēršu nāžu asinīm. Tāpēc ienākdams pasaulē Kristus saka, upurus un dāvanas tu neesi gribējis, bet esi man radījis miesu. Dedzināmie upuri par grēkiem tev nepatika. Tad es sacīju, lūk, es nāku. Grāmatas sākumā ir rakstīts par mani, lai es izpildītu Dievs tavu gribu. Iepriekš pateicis upurus un dāvanas, dedzināmos upurus un upurus par grēkiem, tu neesi gribējis, un tie tev nepatika, lai gan tie tika nesti saskaņā ar likumu. Pēc tam viņš saka, lūk, es nāku, lai izpildītu tavu gribu. Viņš atceļ pirmo upuri, lai nodibinātu otru. Pamatojoties uz šo gribu, mēs esam svētdarīti ar Jēzus Kristus miesas upurēšanu reizi par visām reizēm. Tas ir Dieva vārds. Ar tevi dzīve Dievam. Slava Tev, Kristu, numur 2. Tad laikā Dievs sūtīja eņģeli Gabrielu uz Galilejas pilsētu, kas saucās Nazarete, pie jaunavas, kas bija saderināta ar vīru vārdā Jāzepu no Dāvida cilts. Un jaunavas vārds bija Marija. Un eņģelis ienācis pie viņa sacīja, esi sveicināta žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Viņa izbijās par šiem vārdiem un domāja, kas tas varētu būt par sveicienu. Bet eņģelis viņai sacīja, nebīsties, Marija, jo tu esi atradusi žēlastību pie Dieva. Redzi, tu ieņemsi un dzemdēsi dēlu, un viņu nosauksi vārdā Jēzus. Viņš būs liels, un viņu sauks par visaugstā dēlu. Un Kungs Dievs viņam dos viņa tēva Dāvida troni. Un viņš valdīs par Jākaba namu mūžīgi, un viņa valstībai nebūs gala. Tad Marija sacīja eņģelim, kā tas notiks, jo es vīra nepazīstu. Un eņģelis viņai atbildot sacīja, svātais gars nāks pār tevi, un visaugstās pāris tevi apēdinās. Tāpēc arī svātais, kas piedzims, tiks saukts par Dieva dēlu. Lūk, Elizabete, tava radiniece, vēl savā vecumā ir ieņēmusi dēlu, un šis ir 6.
sacīja: redzi, es esmu kunga kalpone, lai man notiek pēc tava vārda. Un eņģelis no viņas aizgāja. Tas ir kunga vārds. Slava Jo Dievam nekas nav neiespējams. Tā eņģelis Gabriels, Dieva vēstnesis un parlamentārietis no debesīm, uzrunāja pārstāvi no cilvēku puses Mirjamu, kuras vārds nozīmē skaistā. Marijas vārds nozīmē skaistā. Uzrunāja toreiz Nazaretē, ļoti skaistā pilsētā, kur Galilejas vidienē dzīvoja Jāzeps un Marija, kuri bija saderināti. Tad taisījās slēgt laulību pēc gada, kad būtu pagājuši sadarināšanas 12 mēneši, un taisījās kļūt par normālu cilvēku ģimeni, pāris, kas kļūst par vecākiem, saņemt laulībā bērnus, tieši ar tādu nodomu. Arī Marija, neko absolūti nenojaušot, sadarinājās ar nedaudz gados vecāku vīrieti, ļoti cienījamo sabiedrībā Jāzepu un Lūku. Interesants Dieva atradzības pagrieziens viņu abu dzīvē. Viņam nebija lemts saņemt kopīgos bērnus viņu likumīgajā laulībā, kur viņi taisījās saskanā ar vecās derības priekšrakstiem vēlākajā teicu arī noslēgt. Dievs bija paredzējis savādāk viņu dzīves gaitu un arī ar to pašu visas cilvēces gaitu, jo šī bija liktenīga minūte un mirklis, brīdis, kurā vārds iemiesojās jaunās Marijas miesās, šīs mūžsanais Dieva Tēva vārds, viņa viendzimušais dēls, kur mēs zinām, ka Jēzu Kristu, šis Dieva dotais apsolījums Ādamam, paradīzes dārzā pēc grēkā krišanas, lūk, tagad kļūst par reālu personu. Cilvēka miesā ar kauliem, ādu un asinīm, ar visiem iekšējiem orgāniem, ka visiem cilvēkiem, kuri ieņemšanas brīdī sāk savu attīstību mātes miesās, arī Dieva dēls izgāja cauri visiem cilvēka dzīves etapiem, sākot ar ieņemšanas brīdi, kad sākās cilvēka eksistence, viņa pirmajā ieņemšanas brīdī, kas ir Dieva radīšanas brīdis, kurā Dievs dalās ar savu garu, dod šo nemirstīgo dvēseli, un līdz ar to cilvēks ir radīts pēc Dieva līdzības. Tas ir gars, kas viņus vieno, tā ir cilvēka dvēsele, jo Dievam nav cilvēka vaigu un attēlu. Dievs pieņēma cilvēka vaigu un attēlu, kļūdams par vienu no savām radībām. Esmu pārliecināts un
domājot arī, ka Dievs neradīja tikai šo redzamo cilvēku dzimumu šeit uz planētas, ko saucam par Zemi. Dievs arī citur galaktikās izveidoja ļoti daudzas citas radības, nemazāk mīlošas un cienīgas, būt pēc viņa vaiga līdzības, kurus, protams, mēs varam apšaubīt par viņu eksistenci vai saucam par citu planetiešu. Mana pārliecība dziļa, ka Dievs neaprobežojas tikai ar cilvēka dzimuma radīšanu, ka noteikti ir arī izplatījumā citas, tikpat gudras un vēl varbūt daudz gudrākas, labākas būtnes radības. Bet redziet, tieši tikai pie mums Dievs sūtīja savu dāvu. Tas ir tas, ko mēs zinām. Droši vien būtu atklāts, ja būtu kaut kur citur tāda tragēdija. Lūk, jo cilvēks sagrēkoja. Un vajadzēja nākt pasaulē pašam Dievam, kurš izlabotu šo vainu, ko cilvēks pielaida caur atteikšanos viņam paklausīt un kalpot mīlestībā. Ādama grēka parāds. To parādu Jēzus Dieva dāvs nāca, lai dzēstu. Lūk, dzirdējam brīnišķīgu eņģeļa sludināšanas vēsti šajos kunga pasludināšanas svētkos. Agrāk šos svētkos svinēja Dievmātes godam un teica Dievmātes pasludināšana, jo vairāk pievērsa uzmanību 8. gadsimtā, kad šie svētki caur pāvestu Sergiju I tika ieviesti katoliskajā baznīcā, 8. gadsimtā, lūk, tika pievēlēti Dievmātei. Šī vēsts tika pasludināta, bet Otrais Vatikāna koncils tā vēlējās pārskatīt, kas tad ir objekts, kas tiek pasludināts, Dieva dāvs. Un tāpēc šie svētki tika pārdevēti par Annunciatio Domini, kunga pasludināšanu. Tātad ņemot vērā, kas šajos svētkos ir galvenais, un šajā gadījumā tas ir tavs dāvs Jēzus. Un kuru tu kā pazemīgā kunga kalpone nekad neesi aizzemojusi nevienu mirkli, jau tad, kad devi savu pazemīgo fiat atbildi, kā redzēs, esmu kunga kalpone. Tad nemaz netaisos ar tevi strīdēties augstais debesu parlamentārieši. Šajās pārrunās starp debesīm un zemi, kuras notika Nazaretē, Marija pasaka, es tikai esmu instruments, kalpone Dieva apredzības rokās, lai man notiek pēc tava, nevis mana prāta. Jo mans prāts absolūti atsakās saprast, ko nozīmē lūk, tu ieņemsi un dzemdēsi dēlu un viņu nosauksi par visaugstā dēla vārdā Jēzus. Es to nesaprotu. Kā tas var notikt? Man varbūt, ja viņam tajā laikā domātu tikai varbūt kādi 15 gadi, es taču vēl vīra nepazīstu, esmu saternāta, esmu ļoti godīga meitene jaunava, kura nepārkāpa laulības aizliegumu valsti, kad nebūs laulību pārkāp, ievēroju godīgi visu saternāšanas laiku ar jāzinu nekādu čiki-piki un driki, jā, nekādu pārkāpumu man nav bijis, ārlaulības grēku un pirmslaulību grēcīgu attiecību, bet es tomēr nāku, lai izpildītu tavu gribu. Šodien psalms, lūk, tieši 60. psalms arī
teica, ka pildīt tavu gribu mans Dievs es vēlos, un tavs likums ir manā sirdī. Marija no 3 gadiem bija atdota kalpošanā Jeruzalemes templī un iemācījās būt par pazemīgu kunga kalponi. Un tagad arī jau viņā nostrādāja tieši šīs kalponītes dabā. Viņa neizceļ sevi, viņa nekļūst lepna kā Ieva, kurā sātanam kārdinot. Tātad varam novilkt paralēli, ka toreiz arī bija pasludināšana, tikai sātana pasludināšana, ko sātans mēģināja pasludināt Ievai, visu dzīvo mātei. Jā, tur viņš pateica, jūs būsiet kā dievi, un Ieva pacēla degunu, mēs būsim kā dievi, būsim vareni, būsim tādi, ka mūsu tēvs, mūsu radītājs, kas taču daudz ko nezinām, piemēram, no kurienes tie bērni rodas kādā veidā, tas notiek viss, mēs neko te nezinām. Marija neko tādu nedomāja, bet uzreiz pateica, es esmu kunga kalpone. Kaut arī neko nesaprotu, bet lai man notiek pēc tava vārda. Brīnišķīga atbilde, brīnišķīgi izturēts eksāmens un pārbaudījums un brīnišķīgais rezultāts šoreiz otrajās pārrunās starp debesu parlamentārieti, erceņģeli Gabrielu un cilvēces pārstāvi jauno Ievu Mariju. Toreiz gan Ieva, gan Ādams kategoriski atteicās atzīt savu vainu, vēl vairāk to nožēlot. Pirmās pārrunas starp Dievu un Ādamu, Ādam, kur tu esi, vai tik neesi ēdis no aizliegta auga, izgāzās. Cilvēks pagrieza Dievu muguru, atteicās sadarboties un sākās karš. Diemžēl karš, kas veicināja nāvi un, redziet, kas turpinās arī šodien, tas aiziet gadu simteņos, gadu tūkstošos, visā cilvēces vēsturē. Pirmie mēģinājumi izlikt ar Dievu cilvēkam galīgi izgāzās un tika noboikotēti. Tātad tur, var teikt, daļēji uzvarēja sātans. Pirmā pasludināšana, kas notika caur sātanu, jūs būsiet kā dievi, tomēr guva zināmus rezultātus. Un lūk, tā ļaunais gars arī šodien turpina uzrunāt tautu varenos, jūs esat dievi. Jūs varat visu, ko jums nekas nav neiespējams. Jums taču ir atombumba, jums taču ir atomieroči, draudiet, lai visi drep no jums, lai visa pasaule jūs baidās, kaut arī ienīst, bet metas ceļos, ka Putins sit priekšā ķīnieša, komunista priekšā un loka, var teikt, ceļus un atver savu valsti grabci, visu, ko tikai palīdziet uzvarēt karā Ukrainu. Jā, bet tādi demona kalpi ir izplatījušies pa visu pasauli, tāpēc, ka sātans viņiem pasludina savu gribu. Ej, izvaro, nogalini, deportē, zods, iznīcina. Tā ir sātana programma. 1949. gadā mēs atceramies, ka tieši šo dienu Stalins izvēlējās šīs demonoīdas tajā laikā, lai deportētu, kā jau teicu, veselu 62,125 mūsu tautiešus. Pirms tam jau 41. gadā uz Sibīriju tika aizvesti 15,424 cilvēki.
tas ir tikai statistikas dati, kuri kopumā sastāda 57,549 cilvēkus, bet tie nav pilnīgi, cik tādu vienkārši neatzīmēto ir palicis noteikti pat vairāk par 60,000, kurus ir deportējuši toreiz Padomju Savienības šie funkcionāri uz Sibīriju, uz Taigu, kuriem daudzi nesasniedza vēl par to nozīmēto punktu Sibīriju, nomirda no lopu vagonos, no arī sērgām, kas tur sāka izplatīties, un, kā redzat, ļaunums toreiz nāca ar šūku pasaulē. Tas bija otrais pasaules karš, tas bija deportācijas pēc otrā pasaules kara, bet, kā redziet, deportācijas šodien mūsu gadsimtā, modernisma laikmetā, var teikt, civilizācijas uzplaukuma laikmetā 16,000 ukraiņu bērnu ir deportēti uz Krieviju, atrauti no ģimenēm, izrauti no viņu dzimtenes, bērnu namiem, no valsts, kas mīlestībā rūpējās par saviem bērniņiem, lai viņus nostādītu pret savu tautu, lai atrautu viņus no saviem mīļotajiem vecākiem, ģimenes locekļiem, barbarisma galā, ka velti jau ir Hāgas tiesas ordenis uz šo demonīdu, kad vēl tas būs realizēts. Bet redzam, ka šodien turpinās karš starp Dievu un cilvēku. Karš, kas sākas ar Ādama pirmo atteikumu. Un lūk, Marija arī šodien šajos laikos nāk ar savu pazemīgo kalpones piemēru, pieņem Dieva gribu. Nekurnē, cik man ir slikti, cik tur ir briesmīgi augstas cenas degvielai, varbūt pārtikas produktiem, nerunāju jau par medikamentiem, par kurināmo un tā tālāk. Marija ar savu pazemības piemēru māca arī mums šajā laikā, kad ir daudz neērtību, pieņemt kunga Dieva gribu un pieņemt arī tos apstākļus, kuri noteikti mainīsies, bet ar vienu nosacījumu, ja mēs paši mainīsimies. Ja mēs mainīsim šos apstākļus, ja mēs turēsimies pie Dieva likumiem, un ja mēs pieņemsim to, ko Dievs mums ar eņģeli ir pasludinājis, ka viņam nekas nav neiespējams. Ja jūs visi atcerāties 91. gadu, noteikti atceraties, vai ne? Es to savam acīm arī esmu, var teikt, nofotografējis būdams Maskavā, puča laikā, augusta dienās, kārtojot vīzu braušanai uz studijām Romā, redzēju visus tos tankus pa ielām, un es nekad tajā brīdī nevarētu iedomāties, ka tas atkārtosies pēc 31 gada. Ka tas notiks atkal, ka tas notiks ārpus Maskavas, ka tas notiks citās bijušajās PSRS republikās, kuras vienā mirklī sabruka. Un tad es sapratu 22. augustā, kad braucu no Maskavas un vilcienā redzēju pa logu brīnišķīgo salūtu, kad pučs izgāzās, Jelcins uzvarēja, atbrīvoja Gorbačovu no ieslodzījuma un nenotika šī revolūcija no komunista puses, pamazām tas saka sabrukt. Es redzēju šo brīnišķīgo salūtu Dievmātes karalienes tieši pie viņas dienā un padomāju, rekur piepildās evaņģēlija vārdi: Dievam nekas nav neiespējams. Vienā naktī
sabruka briesmīgais dzels aizskats. Mūsu Baltijas zemes tautas atbrīvojas no tirānisma gūsta. Citas republikas viena pēc otras sāka izstāties no Krievu impērijas žņaugiem, pamazām. Notika tas, par ko mūsu priekšgājēji izlēja savas asinis un nomira idejas vārdā, cīnīdamies par mūsu zemju un valstu brīvību un neatkarību. Nu ir pagājuši šie 30 vairāk gadi, bet redzam, ka draugi pastāv, ir objektīvs iemesls būt nemierīgām sirdīm. Taču vēlreiz atgādinu eņģeļa Gabriela vēsti, ko viņš teica Marijai: nebīsties, Marija, nebīsties latviešu tauta, nebīsties Ukrainu tauta, nebīsties Polijas tauta, Moldavas zeme, nebīstāties visas pasaules tautas. Dievs vienā mirklī var novākt demonoīdu, Putleru, Lukašistu un visus pārējos, Kadeucus un Šmirovcus un tā tālāk. Visus šos neviešus vienā mirklī Dievs atkal caur erceļģeni Mikaelu var kā dēmonus debesīs toreiz šeit ir zemes sagraut, vienā mirklī tos notriek ellē, kas viņus jau sen gaida un ir nojūkojusies pēc tiem. Tāds gals tie būs viennozīmīgi. Tātad mums ir jāpaļaujas. Šodienas svētki ir cerības svētki, jo tieši ar šo kunga pasludināšanu visai pasaulē attaisno cerība. Tie ir dzīvības svētki. Tie ir ļoti vienmēr svarīgi svētki, jo dzīvība, pats dzīvības kungs vēlreiz ienāca pasaulē, mūsu grēcinieku vidū. Vēl vairāk kļuva par vienu no mums, et verbum caro factum est et habitavit nobis, un vārds ir tapis miesa un dzīvojas mūsu vidū, tāpēc virkne arī mēģināsim dziedāt ar mūsu šodien mazu ansamblīti, šo brīnišķīgo Jāņa evaņģēlija 1. nodaļas 14. panta fragmentu, jo mēs šodien svinam dzīvības svētkus. Tādēļ šodien aicinām jūs visus pateikties Dievam par mūsu dzīvības dāvanu, ko esam nepelnīgi saņēmuši no Dieva, pateikties savām māmiņām, kuras mums dāvāja šo dzīvību, tēviem, kuri ar mīlestību arī šo dzīvību uzturēja un gaidīja nākšanu pasaulē saviem bērniņiem, vecākiem, kuri neabortēja savus bērnus, neskatoties uz pēckara gadu grūtībām, uz badu, uz nabadzību, tomēr bija kuplas latgaliešu ģimenes pastoriem, 7 bērniem, kas bija normāli, nebija šo arī kontraceptīvo līdzekļu tādas izmantošanas masveidā kā šodien, kas jau tiek mācīts skolās, kā izvairīties no dzīvības ieņemšanas, nevis kā dāvāt dzīvību. Lai šodienas svētki ir mūsu arī lūgšana uz debesīm par dzīvību, par tās sargāšanu mātes miesās no ieņemšanas brīža līdz cilvēka dzimšanai, kad jau ir jaunais, dzīvais Dieva bērns radīts mātes miesā, lai Dievs un jauno Mariju, kura palīdz mums ar savu pazemību, pieņemt Dieva gribu, palīdz arī mums pieņemt visu to, ko kungs savā apredzībā mums ir sagatavojis. Kaut arī nevienmēr mēs to saprotam, kaut nevienmēr esam spējīgi to pieņemt, lai kungs tad palīdz mums būt par dzīvības
sargātajiem un izplatītajiem. Āmen. Un apliecināsim, draugi, ar mēs tagad savu ticību visvētajai trīsvienībai un uz vārdiem iemiesojies caur svēto garu nometīsimies uz celīšiem. Nestīšu uz vienu dievų, visu debesu zemes, visu redzamo, lietu radītāju. Es ticu uz vienu Jēzu Kristu, Visvētā jaunava Marija, mīļotā Dieva gribas pildītāja Mirjam, pateicamies par tavas pazemības piemēru, ko tu mums rādi visā tavā publiskajā kalpošanas laikā Jēzus dzīvē, kopš viņa ieņemšanas brīža, kad tu mūs māci pildīt Dieva gribu. Mēs tev pateicamies, Kungs.
Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūsu kungs un Dievs. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūsu kungs un Dievs. Lūksimies par maniem radiem, stiprības un sirdības, un arī par visiem pārējiem, kas bija tūkstošiem, kas gāja bojā un kas atgriezušies, nevarēja nedzību dzīvot. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūsu kungs un Dievs. Pateicamies, kungs. Mēs tev pateicamies, kungs. Kungs, apžēlojies par manu brūsmēlu un manu onkuli, kas arī cieta šajās represijās. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūsu kungs un Dievs. Lūksimies par mūsu māmiņām, lai Dievs stiprinām sargāt vārdu, iekšējām un tālām debesām. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūsu kungs un Dievs. Pateicamies Dievam par dzīvības dāvanu. Mēs tev pateicamies, kungs. Mēs tev pateicamies, kungs. Lūksimies par visiem tiem, kas šodien mēģina izdzīvināt dzīvību. Kungs apturības. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūsu kungs un Dievs. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūsu kungs un Dievs. Lūksimies par tiem, kas aizgājuši no šīs pasaules, lai Dievs viņus stiprina un mierina. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūsu kungs un Dievs. Lūksimies par viņu pasauli. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūsu kungs un Dievs. Lūksimies attiecības visiem vienotiem šādu lūgiem. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūsu kungs un Dievs. Palūksimies arī par jūsu iepriekšējo prāvestu Rolandu Kairišu, kuram šodien ir dzimšanas diena. Lai kungs Dievs sakārto arī viņa aicinājumu problēmas, ka viņš varētu kādreiz tomēr atgriezties atkal savā ierindā, kalpojot kunga altāra priekšā. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūsu kungs un Dievs. Lūksimies par jauniem pāraicinājumiem uz priesterību un uz garīgo kādu. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūsu kungs un Dievs. Palūksimies par Dievu pasauli un mūsu dvēseles. Mēs tevi lūdzam. Uzklausi mūsu kungs un
Mēs tevi lūdzam. Lūksim Dievmāmiņas Mārazemes karalienes aizbildniecību arī mūsu tautai, lai nekad vairs neatkārtotos šīs briesmīgās tragēdijas mūsu zemē, lai mūsu bērniem, mazbērniem nebūtu jāpiedzīvo vēlreiz deportācijas, briesmas un kara šausmas. Dievmāmiņa sargā mūs un mūsu mīļos no visādā veidā ļaunuma. Mēs tevi lūdzam. Mīlestības Dievs, kas izvēlējies savu decilo kalponīti Mirjamu, lai viņa kļūtu par visas pasaules glābēju māti, cer viņas debesīgo aizlūgumu un aizbildniecību, dāvā mums visiem dvēseles un miesas veselību, sargā mūs no ikviena ļaunuma, kas apdraud pasauli, un palīdz mums izpildīt Dievs tavu svēto gribu šeit virs zemes, tev lai ir slava un gods visos nebeidzamos mūžu mūžos. Amen. Amen.
Lūdzieties, brāļi un māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņem šo manu jūsu upuri. Visvarenais Dievs, tevi lūdzam, pieņem upuri no savas baznīcas, kas iesākās līdz ar tava dēla iemiesošanos, un dāvā mums prieku svinot šino svētumā piemiņu, cauri Kristu mūsu kungu. Amen. Un brīnišķīgā veidā piepildītos visu tā
Mēs slavējam Tevi, debes Tēvs, jo Tu esi liels un visus savus darbus esi darījis ar gudrību un mīlestību. Cilvēku radīja pēc savas līdzības un uzticēja Viņam rūpes par visu pasauli, lai Viņš kalpojot vienīgi Tev savam radītājam, valdību pār visām radībām. Bet, kad Viņš nepaklausības dēļ pazaudēja Tavu draudzību, Tu viņu neatstāji nāves valstībā, jo visiem Tu žēlsirdīgi esi nācis pretī, lai Tevi varētu atrast ik viens, kas Tevi meklē. Tu vairāk kā piedāvāji cilvēkiem savu derību, un caur praviešiem viņus mācīja gaidīt pestīšanu. Un Tu, Svētais Tēvs, tā mīlēji pasauli, ka piepildoties laikam sūtīja mums savu vienpiedzimušo dēlu kā pestītāju. Viņš ieviesojies no Svētā gara un piedzimis no jaunavas Marijas, kļuva līdzīgs mums visā, atskaitot grēku. Nabagiem Viņš sludināja pestīšanas priecīgo vēsti, gūstekņiem vēstīja brīvību un sirdī noskūšajiem līgsmību. Un, lai izpildītu Tavu gribu, Viņš sevi atdeva nāvei un augšā celījās no miroņiem, uzvarēja nāvi un atjaunoja dzīvību. Un, lai mēs vairs nedzīvotu paši sev, bet gan Viņam, kas par mums nomira un augšā celās, Viņš atsūtīja no Tevis Tēvs pirmo dāvanu ticīgajiem Svēto garu, kas pabeigtu Viņa darbu pasaulē visur svētapšanai. Tāpēc mēs Tevi lūdzam, Kungs, lai Svētais Gars dara svētas šīs dāvanas, ka tās taptu par mūsu Kunga Jēzus Kristus miesu un asinīm šī lielā noslēpuma svinēšanai, ko Viņš pats mums atstāja kā mūžīgu derību. Jo, kad pienāca stunda, kurā Tev, Svētais Tēvs, vajadzēja pagodināt savu dēlu, Viņš, mīlēdams savējos, kas bija pasaulē, mīlēja viņus līdz galam, un vakariņu laikā Viņš ņēma maizi, svētīja un lauca, un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jūs tiks atdota. Tāpat Viņš ņēma ķikeni, kas bija pildīts ar vīnu no vīna koka augļiem, pateicās un deva saviem mācekļiem sacīdams: ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir manu jaunās un mūžīgās derības asinu ķikenis, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai.
veicinādami kungs ar mūsu atpestīšanas piemiņu, mēs atceramies Kristus nāvi un viņa nokāpšanu pie mirušajiem. Vēstījam par viņa augšām celšanos un uzkāpšanu debesīs pie tavas labās rokas. Un gaidot viņu atnākam godībā, upurēt tev viņa mīlestības un asins. Upuri, kas tev ir patīkams un nes pestīšanu visai pasaulē. Raugies kungs uz šo upuri, ko savai baznīcai pats esi sagatavojis, un savā labvēlībā dari, lai svētais gars mūs visus, kas ēdīsim vienu maizi un dzersim no viena biķera, apvieno Kristu par dzīvu upuri tavas godības slavai. Un tagad, kungs, atceries visus, par kuriem mēs tev veltījam šo upuri. Vispirms savu kalpu mūsu pāvestu Francisku, mūsu bīskapus Viņģerus un visus citus bīskapus, kā arī visu garīgo kārtu, tos, kas upurē, un tos, kas upurī piedalās, un visu savu tautu, un visus, kas no sirds tevi meklē. Atceries arī tos, kas ir iegājuši Kristus mierā, un visus pirušos, kuru ticība tikai tev bija zināma. Bet mums visiem taviem vārdiem, slavais Tēvs, palīdzi sasniegt mantojumu debesīs, kopā ar visvētāko Jaunavu Mariju, Dieva dzemdētāju, ar svēto Jāzepu viņas līgavu, ar apustuļiem un taviem svētajiem tavā valstībā, kur kopā ar visu radību, kas atbrīvota no grēka, vainas un nāves, mēs slavētu tevi caur Jēzu Kristu mūsu kungu, caur kuru tu pasaulē dod visu labo. Doxoloģijas amen turpāk. Slavu Jēzu Kristu arī un viņa, tev Dievam visvarenajam Tēvam, svētā gara vienībā, ir visgods un slava visos mūžu mūžos. Amen. Vakar mūsu mīļotajai ērģelniecei un dirigentei Jānai bija dzīves 50 gadu jubileja, ko viņi jau svin. Debesu mājās veltīsim, draugi, šo kunga lūgšanu, kā mīlestības sveicienu viņai jau debesu mājokļos, lai viņa arī tur par mums lūdzes un sūta arī mūsu korītim jaunus aicinājumus un arī jaunus aicinājumus mūsu draudzei. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, mūsu nāc, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, mūsu labs. Tavs kāds, lai notiek kā debesīs, arī virs debes, mūsu labs.
jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību. Un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs tevi lūdzam, kas dzīvo un valdī mūžu mūžos. Amen. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Dieva miers lai ir ar tevi. Sveiks un svēto garu, kas mājo mūsu tuvākajā. Lūk, Dieva jāsū, kas nes pasaules grēkus, svētīgi ir tie, kurus Dievs aicina pie sava galda.
Mariju mēs sveicināsim no lielās tapas. Lūksimies! Kungs Dievs, tevi lūdzam saglabāt mūsos īsto ticību, lai mēs atzīstot Kungu Jēzu par patiesu Dievu un cilvēku, ar viņa augšām celšanās spēku, nonāktu mūžīgās laimes valstībā, cauri Kristu mūsu Kungu.
par visiem abortētajiem bērniņiem un par visām topošajām māmiņām, lai viņas neveiktu šo nāvīgo grēku, lai ļautu bērniņiem nākt pasaulē. Šajā nodomā lūgsim Dievu mums arī palīdzību. Tad vakara misija šodien būs. Paldies arī mūsu ministrantiem, mūsu mazajiem ansamblīkiem. Šodien arī nobastoja koristi vairāki. Lai Dievs viedro šo svinību. Cerēsim, ka rīt būsim vairākas strīpas, bez 20.11. Rūku vasara dziedājums. Rīt jau ir gavēņa, 5. svētdiena, pēc nedēļas jau būs Palmu svētdiena. Un kādī pie laika apstākļi būs aicinu 1. aprīlī uz sestdienas talpu, sakot baznīcas teritoriju pirms svētkiem. Cerēsim, ka varbūt nebūs kādi sniegu pali, tad uz kādiem 9-10 no rīta, cikos tur jūs varēsiet atnākt, palīdzēt sakārtot baznīcas teritoriju apkārtni 1. aprīlī pasludinot sestdienas talpu pirms Palmu svētdienas. Ja Dievs dos, lai es varu iziet Palmu procesiju pārpusi kādreiz. Lūksim tagad kunga sveitību un gaidu vēl rakstiņu avīzītē, kur ir vēl nav, tas atsūtīšu lūdzu steidzami, atsūtīšu, lai varu šo uzsver. Kungs ir ar jums, un ar nolieksim galvenas uz svētību. Un Dievs, kas savā žēlsirdībā ir atpestījis cilvēci, pateicoties mūsu Kungam Jēzum Kristum, lai apveltītu jūs ar debesu svētību. Amen. Lai visvētā jauno, kas pasaulē dāvāja dzīvības devēja, ļauj jums vienmēr un visu rīdzi uz viņas gādību. Amen. Jums, kas šodien esat sanākuši dievībā svinēt Kunga pasludināšanas svētkus, lai jauno Marija izlūdz no Dieva patiesu garīgo prieku un mūžīgo algu debesīs. Amen. Un lai jūs sveitī visvarenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Amen. Dieva žēlastība, lai jūs pavadā. Dievs, Svētais Gars,
žēlastību, lai mēs, kuriem eņģeļa sludināšanā ir tapusi zināma Kristus tādēļ iemiesošanās, ar viņa ciešanām un krustu tiekam ievesti augšām celšanās godībā, cauri Kristu mūsu Kungu. Amen. Upurēšanas akts visvētākās jaunos Marijas bezveidīgajai sirdī, visvētākā jauno mūsu Kunga Jēzus Kristus māte, mēs īpašā veidā veltījam sevi tavai bezvainīgajai sirdī. Ar šo veltīšanos mēs atjaunojam kristības svētsolījumus un saskaņā ar evaņģēliju uzņemamies pienākumu iekšēji atgriezties, atraisīties no patmīlības un no lētas piekāpības pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi tavā rīcībā, vienmēr pildot debesu Tēva gribu. Bez tam mēs uzticam tev, vislabā māte, savu kristīgo aicinājumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tā, kā tu vēlies, gandarīšanas un lūgšanas garā. Mēs gribam ar dedzību piedalīties svētajā visas upurī, apustuliski darboties, ikdienas dievbijīgi skaidīt rožu kroni un atbilstoši evaņģēlijam priecīgi nest dzīves upurus, būt spējīgiem atteikties un gandarīt. Mēs gribam būt kristīgo tikumu šķīstības paraugs pasaulē. Mēs apsolām būt uzticīgi svētajam Tēvam un vienotiem ar viņa bīskapiem un priesteriem. Tavā mātes slavībā un aizsardzībā mēs gribam būt apusturi, lai veicinātu šobrīd tik nepieciešamo lūgšanas un mīlestības kopību ar pāvestu, kas ir baznīcas mācītājs un gans. Mēs lūdzam tevi, baznīcas māte, sniegt viņam savu īpašo aizsardzību. Tāpat mēs tev apsolām lūgties par visām dvēselēm, vest cilvēkus pie tevis un pamudināt viņus uz tavas sirds godināšanu. Tā kā raudums un grēks pārpludina pasauli, mēs ar parādību paceram acis uz tevi, žēlsirdīgā māte, un lūdzam glābt visus savus vārdus. Tu žēlīgā un laimīgā, visvētākā jaunā Marija, tu žēlīgā un laimīgā, visvētākā jaunā Marija, tu žēlīgā un laimīgā, visvētākā jaunā Marija. Noslēguma dziesmu lapām Ave Inko, un lapām. Amen.
Thank you.